par cilvēku zinātnēm. Ja? Proti tām zinātnēm, kas pēta cilvēku domāšanu, cilvēku kultūru, cilvēku simbolisko uzvedību. Ja? Atceraties, kā rakstīja Kasīrers. Ja? Citiem vārdiem sakot, ka te ir darīšana mums ar arī savu veidu patiesības meklējumiem. Bet tie ir cita veida patiesības meklējumi nekā tie, kurus mēs sastopam eksaktajā zinātnē. Eksaktajā zinātnē, kā jūs to tīri labi zināt, ir samērā skaidra metodoloģija, kā jūs varat nonākt pie kaut kādām patiesām zināšanām. Ja? Šī metodoloģija, tur eksperimenti, novērojami, uzskaitīšana, matemātiska formalizācija, ja? Un tā tālāk, kā jums bija skolā ar algebru. Viss kārtībā, vai ne? Nevelti jūs esat šeit nonākuši, vai ne? Kā saka, tas ir dabas zinātnēs un eksaktajā zinātnēs ir samērā skaidra izpratne par to, kā nonākt pie patiesām zināšanām. Arī šīm, kā mēs sakām, kultūras zinātnēm, ja, tām, kas nodarbojās ar mākslu, dzeju, literatūru, mūziku un tā tālāk, ir sava veida pretenzija uz patiesumu, bet tā ir atšķirīga no dabas zinātnēm. Bet tas nenozīmē, ka tā ir kaut kādā ziņā švakāka vai vājāka, jo tās ir tās zinātnes, kas nodarbojās ar interpretāciju, jeb ar, kā jau mēs te to runājām, hermeneitiku. Ja? Kāds no jums noteikti pazīst šo grieķu dievu, Hermeju, ja? No kura nāk mācība par saprašanu. Viņas aizgādnes ir Hermejs, ja? Hermeneitika. Un šis grieķu dievs no vienas puses, kāpēc viņš ir hermeneitikas un, kā saka, šajā ziņā cilvēku kultūras aizstāvis. Tāpēc, ka viņš ir Dieva vēstnesis. Viņš ir tas, kas nodod vēstis. Ja? Otrām kārtām, Hermejs ir pirmkārt ne tikai tas, kas saka patiesību, bet tas, kas arī melo. Un Hermejs ir, kā jūs to droši vien zinat, arī zagaļu dievs. Proti viņš reizēm viņš reizēm ņem kaut ko tādu, kas viņam patiesībā nemaz nepienākas. Ja? Un atceramies tagad to, ko mēs te runājām, ka arī pārprašana ir kaut kādā ziņā saprašana. Ja? Lūk, tas ir tik daudz par Hermeju, ja? Kā saka, hermeneitikas aizstāvi. Un tagad atgriežamies mazliet pie tā, kā tad ir vēsturiski attīstījusies šī Gadamer hermeneitika. Tad mēs arī mēģināsim nonākt līdz viņas, kā saka, tiem būtiskākajām atziņām. To, ka cilvēka saprašana ir vēsturiski nosacīta. Ja? Ka katrs no mums kaut ko saprot tikai noteiktā, kā mēs teiktu, horizontā. Un tas mūsu vēsturiskais horizonts ir ierobežots. Un tas ir tagad būtiski. Tas nav nejauši. Nevajag, es saprotu, ka ir grūti izlasīt. Vēlreiz, es jums vairākas reizes esmu atgādinājis to, ka lūdzu neuztveriet par savu pienākumu norakstīt šeit slaidus. Tas, kas jums ir jākonspektē, ir tas, kas tiek runāts, nevis tas, kas tiek uz tiem slaidiem priekšā. Tie slaidi ir vienkārši tikai tādēļ vajadzīgi, lai jūs saprastu un arī es pats saprastu, kur mēs esam un lai mēs nenomaldītos no tā ceļa. Bet tie slaidi tie nav nekādi svētie raksti.
raksti, jo lielākā daļa, kad cilvēki iedomājās, ka viņi atnāk šeit un, kā saka, noraksta slaidus, pēc tam iekrīt kaut kādā nirvānā, līdz parādās nākamais slaids, vai ne, un tā tālāk. Tas ir pilnīgi garām. Jūs šādā veidā neko neapgūsiet. Tas, kas jums ir jākonspektē, ir tas, kas tiek runāts, nevis tas, kas tur parādās uz tām bildītēm, ja? Nu, lūk, atgriežoties vēl vienreiz atceramies to, kas tika pieņemts, ka šī cilvēka uztvere un cilvēka saprašana vienmēr norisinās zināmā vēsturiski nosacītā horizontā. Neviens no mums, mēs neesam Dievs, mēs nesaprotam pasauli kopumā. Mēs esam, un pat tie ļaudis, kas patiešām pievērš uzmanību sevis, kā saka, izglītošanai un sevis veidošanai, tie, kas patiešām cenšas kaut ko apgūt, attiecībā uz mūziku, attiecībā uz literatūru, mākslu un tā tālāk. Arī viņu tas horizonts varbūt ir plašāks nekā citiem, bet viņš ir arī ierobežots. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs savas dzīves laikā, dzīve ir ierobežota. Ne? Dzīve ir īsa. Tajā ziņā, ka viņa var būt īsāka un garāka, bet jebkurā gadījumā viņa ir ierobežota. Un tas nozīmē to, ka arī jebkura kultūra principā ir vēsturiska, tāpēc, ka tie, kas rada kaut kādas kultūras produktus un tie, kas viņus saprot, principā ir vēsturiski ierobežot cilvēki. Ja neviens no viņiem nav dievs, kas redz visu pasauli, visu laiku sev priekšā uzreiz, ja, bet cilvēku uztver tajā ziņā ir ierobežota. Ja. Tā ir viena no tādām arī vācu 20. gadsimta filozofijas tēzēm par, ne tikai 20. gadsimta, bet tas ir 20. gadsimtā ticis daudz vairāk izvērsts par šo cilvēka galīgumu. Ja. Ne tajā ziņā, ka cilvēks ir galīgs, ja, un arī cilvēka zināšanas ir galīgas. Ja. Tajā ziņā, ka mēs katrs nodzīvojam kaut kādu noteiktu laika posmu, kurš var būt īsāks, var būt garāks. Ja? Kā saka, es jums visiem novēlu dzīvot ilgi, vismaz tiem, kas to vēlās. Ja? Bet arī tad jūsu dzīve būs galīga. Ja? Pat ja viņa būs gara, bet viņa vienalga būs galīga. Ja? Un tas nozīmē to, ka arī jūsu domāšanai un jūsu kā saka, pasaules izpratnei ir noteikts vēsturisks robežas. Ja? Un ir skaidrs, ka, ja mēs pieļautu tādu iespēju, ka jūs būtu piedzimuši nevis šeit, kā saka, 20. gadsimta pašās beigās Eiropā, Latvijā, bet ja jūs būtu piedzimuši kaut kādā citā vēsturiskā situācijā, ja? Piemēram, senajā Romā, vai ne? Tad arī jūsu domāšana un jūsu pasaules uztver būtu pavisam savādāka nekā tā ir tagad. Ja? Tas ir viens no tādiem pieņēmumiem, kas nāk no vācu filozofijas pie Gādamera. Tas ir ienācis no šī Vilhelma Dilteja. Un Diltejs cits starpā ir arī tas, kas, runājot par to iepriekšējo mūsu tēmu, proti par to, kādas ir attiecības starp dabas zinātniekiem un dažādiem, kā saka, cilvēku un sociālu zinātniekiem. Ir arī tas, kas izvirza šīs divas metodas. Viņš saka, ka ja dabas zinātņu pamatu uzdevums ir izskaidrot, ja? Piemēram, man ir viens draugs, kurš ir ornitologs, viņš nodarbojās ar to, ka, un ornitoloģija, zooloģija šajā ziņā ir, protams, kā dabas zinātne. Ja? Viņš, piemēram, nodarbojās ar to, ka viņš modelē ļoti sarežģītiem un ļoti komplicētiem matemātiskiem modeļiem, kādā veidā pa Eiropu migrē ķīvītes. Un tad, ja tu izveido precīzi matemātisku modeli, tad tu vari arī, kā saka, prognozēt. Tu vari izskaidrot, kāpēc viņas lido tā un ne savādāk. Ja? Taču tā būtiskā atšķirība šādām dabas zinātnēm no humanitārajām zinātnēm ir tas, ka viņš saka, ka humanitāro un šajā ziņā arī sociālo zinātņu uzdevums ir nevis izskaidrot, bet izprast. Tas ir tas nošķīrums, kuru mēs te redzējām. Es viņu laikam aizsitu pārāk ātri projām, bet es pie viņa atgriezīšos. Tas ir šis iepriekšējais tas ir šis nošķīrums starp verstehen, ja, saprast, un erklären, proti izskaidrot. Ja? Tie ir tādi divi vācu termini.
kā saka, cilvēka zinātņu uzdevums ir nevis izskaidrot, bet saprast. Ja? Proti, un tas ir tagad stāsts, piemēram, par to, kā iedomājieties, jūs atrodat tur kaut kādus kārtējos agrīno kristiešu tekstus kaut kur tur pie Nāves jūras, ja? Kas nāk kaut kur kas ir apmēram 2000 gadu veci. Ja? Un ar ko tad īsti nodarbojās zinātnieki? Viņi mēģina saprast. Ja? Viņa uzdevums ir saprast, kā šos tekstus būtu pareizi jāinterpretē. Ja? Proti, kāpēc tur, vai arī to pašu, nezinu, tur. Jankundze? Jā, droši uz priekšu. Bet ko lai dara? Tāda ir noteikumi. Ja jūs nevarat iztikt bez puišiem pat 90 minūšu gadu, garumā, tad man ir jums ļoti jāatvainojās, bet tāda ir spēles noteikumi. Lūk, citiem vārdiem sakot, šis te nošķīrums starp to, ka dabas zinātnes skaidro, savukārt cilvēku zinātnes māca saprast, mācās saprast. Ja? Piemēram, par to, kādā veidā, iedomājieties, ka mums ir tur labs piemērs varētu būt par to pašu Lāčplēsi. Es ceru, ka kādam no jums mājās ir tā brūnā Lāčplēša grāmata, kas ir komentētais izdevums. Un kur pie noteiktām dzejas rindām Pumpuram ir klāt norādes, ja, pielikts, ko viņš ar to domā šajā vietā un kāpēc te ir rakstīts tieši tā. Ja? Un šajā ziņā mēģinot iejusties tajā vēsturiskajā situācijā, kurā tad Pumpurs šo savu Lāčplēsi ir rakstījis. Ja? Citiem vārdiem sakot, tas ir šis nošķīrums starp saprašanu un izskaidrošanu. Tad, lūk, atgriežamies pie tā paša, kas jau šeit bija, proti, tas ir šī saprašana vienmēr norisinās noteiktā vēsturiskā horizontā. Proti, jūs esat kāds mēģinājuši lasīt Šekspīra oriģinālā? Neesat mēģinājuši. Iesaku pamēģināt, kādreiz tā ir pavisam cita angļu valoda nekā tā, kur jūs mūsdienās mācāties skolā. Viņa ir krietni, gramatika ir krietni komplicētāka un tā tālāk un tā tālāk. Bet droši vien tad, kad jūs viņu, mēģināt lasīt, ir kaut kādas vietas, kas tur varētu parādīties, kas jums arī pretēji, ne tikai bez gramatikas, bet arī citos sakaros varētu izrādīties grūti saprotams. Un tas, ar ko nodarbojās, piemēram, Šekspīra pētnieki, ja, ir tas, ka viņi mēģina, ielasīt to pašreizējo Šekspīra tekstu, kāds viņš jums ir, ja, ielasīt viņu tā laika kontekstā, kad Šekspīrs viņu ir rakstījis. Ja, proti 17. gadsimta Anglija, ja, Elizabete I. Ja, kā saka, šis te laiks. Un tajā ziņā mūsu saprašana, kultūras produktu saprašana ārkārtīgi bieži ir tieši vēsturiski, tieši šajā nozīmē. Ja? Proti, ka mēs mēģinām noteiktā veidā saprast darbu viņa vēsturiskā kontekstā, vienlaikus apzinoties to, ka mēs nekad to principā nevarēsim. Mēs nevaram pārcelties uz 17. gadsimtu. Gribētu pārcelties uz 17. gadsimtu? Negribētu. Uz kuru laiku jūs gribētu pārcelties? Nav nekāds tāds sapņu periods, kad jūs gribētu dzīvot? 50. Kāpēc? Tāpatās, ja? 50. gadi kā, nezinu. Šis laiks ir filmās. Kā amerikāņu filmās? Jūs domājat, tās visas filmas ar James Deanu un kaut kādas šitādas, ja? Jā, es sapratu, jā, tas varētu būt forši. Es domāju, ka 50. gadu Latvijā gan jums īpaši nepatīktu, jo 50. gadu Latvija bija tomēr salīdzinoši totalitāra vieta. To nevar noliegt. Bet to varētu, tur nezinu, ir piemēram cilvēki, kuriem ļoti gribētos pārcelties tajā laikā, kad dzīvoja Van Goghs, vai kādam patīk 20. 30. gadi un tā tālāk, vai ne? Bet, redz, tā nelaime ir tā, ka mēs to nevaram izdarīt. Mēs varam, taču mums kaut kādā ziņā ar to nemitīgi iznāk nodarboties, jo mēs, atgriežoties pagātnē, pie dažādiem pagātnes autoriem, savā ziņā aktualizējam to laikmetu, kurā viņš ir dzīvojis. Ja? Iedomājieties, kas ir tie senākie, ko jums ir spieduši skolā lasīt. Tur, nezinu, Homēra Iliāda, piemēram. Vai ne? Skaidrs, ka tā pasaulīte, kurā dzīvoja Homērs, ļoti pamatīgi atšķirās no tās pasaulītes, kurā dzīvojat jūs.
Ja? Bet tajā mirklī, kad jūs mēģināt mūsdienās 21. gadsimtā saprast Homēra Iliādu, ja? Jo savā ziņā, un tas ir tas, ko Gādamers sauc par šo horizontu saplūšanu, proti, ka tam tekstam, šajā gadījumā Homēra Iliādai, ir kaut kāds jēgas horizonts, kurā viņš ir ticis rakstīts, ja? Jo tas ir vēsturiskā situācijā, noteiktā vēsturiskā situācijā radies darbs. Un jūsējais horizonts, ja, kurā jūs te dzīvojat 21. gadsimtā, ja, kaut kādā ziņā saplūst. Ja? Kāpēc horizonts? Horizonts ir ļoti būtisks jēdziens, kas tiek izmantots. Ko nozīmē horizonts? Horizonts ir kaut kas tāds, kas ietver visu jums redzamo, bet kuru paši jūs nevarat noķert aiz astes. Jo, ja jūs ejat uz priekšu, tad arī horizonts pārvietojās. Vai ne? Viss, ko jūs redzat, ir jūsu horizonta ietvaros, bet pašu horizontu jūs nevarat noķert. Ja? Horizonts, ja jūs iesiet pretī horizontam, tad horizonts arī ies prom no jums. Vai ne? Citiem vārdiem sakot, tas ir stāsts par horizontu, ja, kā tādu īpašu jeb kā latviski saka, apvārsnis, ja, kā īpašu filozofisku kategoriju. Ja. Nu, lūk, tas ir tagad par vēsturiskumu, ja, proti par to, cik lielā mērā mūsu izpratne un mūsu kultūras uztvere ir saistīta ar noteiktu vēsturisku horizontu. Vēlreiz, kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam galīgi. Ja? Tajā ziņā mēs esam galīgi, ka mēs nevaram savas dzīves laikā piedzīvot bezgalīgi visu. Katra mūsu pieredze, ja, ir ierobežota, tiemžēl. Ja? Vai gan tur... Es, protams, varētu jums uzprasīt, vai jūs gribat dzīvot mūžīgi. Negribat? Kāpēc? Ja visi dzīvo mūžīgi. Ja? Aha, ok. Jā. Tad visi, kas man mīl, viņi nomirs. Tieši tā. Un tad jūs iemīlēsiet kaut kādus citus, un tie arī nomirs. Jā. Nu, tas, citiem vārdiem sakot, tas ir tas... Tā ir, starp citu, lai gan tas, par ko jūs smejaties, kaut kādā vienā brīdī var kļūt par realitāti. Tāpēc, ka es saprotu, ka, ne tā, ka tūlītās tas tiks atklāts un tas būs visiem pieejams, bet principā jau jūs paskatāties, kā attīstās visas šitās nanotehnoloģijas saistībā ar visām tām digitālajām lietām. Es saprotu, ka ir kaut kādas pietiekoši pamatotas cerības, ka šīm jaunajām zinātnēm savā starpā sasaistoties varētu panākt to, ka cilvēki dzīvo, ja ne nu mūžīgi, tad stipri ilgāk, un tur tad ir tas stāsts, ko Antonijs Gidens, tas britu sociologs, vienā kaut kādā savā referātā pieminēja, ka tiem, kuriem ir tagad, kur tagad ir piedzimuši, kaut kad pēdējos gados, ka viņiem principā ir vietā teiciens live longer in order to live forever. Respektīvi, ja jūs dzīvosiet pietiekoši ilgi, ja, tad jums ir iespēja sagaidīt to mirkli, ka jūs varēsiet dzīvot mūžīgi. Tad, okay, tas ir, protams, jāsaka, tāda tehnoloģiska utopija, jo tehnoloģija jau savā ziņā arī ir tāds reliģijai līdzīgs veidojums, bet mūsdienu zinātne to sola. Respektīvi, ne tik daudz to, ka, kā saka, tas, protams, nebūs pieejams visiem un tā tālāk, bet kopumā raugoties, tas, kā saka, cilvēku dzīves pagarināšana nav nekas neiespējams. Bet, kā saka, Gādamers un šī tradīcija pietiekoši tālu no tā, tāpēc viņš saka, ka, īstenībā cilvēku dzīve ir galīga. Un tāpēc, ka viņi ir galīgi, tāpēc viņi arī ir vēsturiski. Tāpēc, ka jūs dzīvojat vienā noteiktā vēsturiskā situācijā. Ja? Garāk, īsāk, cits jautājums, bet vēsturiskā situācijā. Otrs tāds autors, kas ir pietiekoši nozīmīgs runājot tieši par hermenētikas tādām saknēm. Ja mēs pie hermenētikas nonāksim iespējams vispār tikai nākamreiz, bet pagaidām runājot par tām pamatlietām, uz kurām hermenētika balstās. Otra nozara ir tā sauktā fenomenoloģija. Tas ir tāds vācu, respektīvi ebreju cilmes vācu filozofs vārdā Edmunds Husserls, kurš arī pietiekoši daudz ticis tulkots latviski. Un ir faktiski savā ziņā tāds
svētais tēvs veselai virknei arī latviešu filozofu. Es pastāstīšu, ko tas nozīmē fenomens. Šajā ziņā tas, ar ko piedāvā nodarboties Husserls, ir kā reiz šis stāsts par jēgas veidošanos. Par jēgas veidošanos cilvēka apziņā. Ja? Kādā veidā notiek tas process, ja? Kad mēs sakām, kā, bet no tādām visvienkāršākajām lietām. Piemēram, iedomājieties, ka jūs ieraugat kaut kādu plankumu uz sienas, ja? Restīvi nevis plankumu, ieraugat kaut kādu plankumu, kā šo te, piemēram, katedru. Ja? Un jūs tagad uz visu viņu skatāties, bet tas, kas īstenībā šobrīd ir jūsu apziņā, ir kaut kādas līnijas, ir kaut kādi fleķi, vai ne? Ir tā, ja? Un tā ir jūsu apziņa, kas beigās savelk to visu kopā tādējādi, ka tas objekts, ko jūs tur redzat, jūsu apziņā izveidojās kā viens lielums, proti šī katedra. Ja? Citādāk sakot, jūs neredzat katedru. Katedra kā jēga ir veidojās jūsu galvā. Tas, ko jūs redzat, ir tikai kaut kāda plankuma un strīpas. Vai ne? Un tas, kas padara to par kaut kādu vienotu objektu, ja, kuram var piešķirt nosaukumu, ja, un pateikt, uzbļaut tur pasniedzējiem, ej, tu tur pie katedras, piemēram, vai ne? Un kaut ko tam līdzīgi. Tas ir iespējams pateicoties tam, ka jūsu apziņa šādā veidā veido jēgu. Ja? Tas ir mazliet grūti uztverams, bet tas ir tas stāsts par to, kā mūsu apziņā ienāk dažādi fenomeni. Ja? Un kā apziņa, tas kādā veidā šādus sajūtu datus, vēlreiz, tas, ko tie tiešie sajūtu dati, ir tas, ka jums ir vienkārši kaut kāds, ka jūsu apziņā parādās kaut kādas strīpiņas un kaut kādi tur, viens tur kaut kāds tumšāks plankums, ja, šitas te, piemēram, ja, šitas tāds tumšāks plankums, tad tur virs